Jā, nu šī ir 4. sezona, kad notiek vēsturiskā automašīnu sacensības Dzintara Aplis. Un tā attīstība, ja mēs skatāmies 4 gadu atpakaļ, tad tās bija kādas 10, 12 Volgas un kādi 3-4 Žiguļi un arī pāris formulas. Ja mēs skatāmies pa 4 gadiem, tad ir automašīnu skaits un arī braucēju skaits ir pieaudzis. Šobrīd apvienotajā Žiguļu klasē šajās sacensībās uz starta stāsties ap 28 dalībniekiem, kas ir tāds diezgan nopietnas skaits, ko biķernieku trasē sen nebija nācies redzēt. Būs apmēram 14-15 formulas un zem 20 Volgām. Šī gada sezona Dzintara Aplis sacensībām atšķirās nedaudz no iepriekšējām sezonām, cik biķernieku trasa bija rekonstrukcijā. Pussezona, tad 4 sacensības notika Pērnavā un tikai 2 pēdējās sacensības notiek šeit biķerniekos. Liela daļa braucēji atzīmēja to, ka trasa kļūs ātrāk, līdz ar to arī bija it kā vieglāk braukt un tika uzrādīti arī labāki api laika nekā pirms rekonstrukcijas. Un tāpat arī braucēji atzīmēja tādu lietu kā sacensību dalībnieku un arī sacensību skatītāju drošību. Uzvarētāji nevienā no automobīļu klasēm nav zināms, tā kā būs sagaidāms ļoti spraigas un interesantas sacensības. Sacensības sākums 11. no rīta, svētdien, 13. septembrī. Gaidām visus skatītājus kopā ar ģimenēm, jo būs ko darīt, būs ko redzēt.